Batana, Dīlera Batana Zaga praktiski spēlētāji 100%, ja neviens pirms tam nebija iesaistījies izspēlē. Tagad jau spēlētāji, kā saka, daudzi ir atkoduši to, ka no Dīlera Batana, ja ir neatvērta banka, neviens nav izspēlē pirms tam iesaistījies, tad ka spēlētājs ļoti bieži zaks, tāpēc, ja spēlētājs ir zinošs un pietiekami agresīvs, tad no small blind vai big blind tiek pārlikta likme, tā saucamie tribeti. Tātad mums arī ir čipu skaits. Tātad redzam, ka Mārtiņš ir čipu līderis pie šī galda. Arī blakām ir big blind, tātad mums ir vairāk tādi šorti. Tātad Andrejs uzliek open reizi, es Niklau vietā šeit vienkārši izmestu ārā visdrīzāk. Iediez vai, ka viņš ir baigi priekšā kādam. Plus vēl ir pietiekami daudz spēlētāju aiz viņa, kuri varētu pārlikt Andreju pirmreizējo likmi un tādējādi Niklaus vienkārši izmest 450 čipus, bet viņš pielīdzinās. Redzēsim, cik interesants atnāks flops. Tātad atkal 3 spēlētāji bankā izspēlē. Visai bīstams flops. Es domāju, ka te vajadzētu Andrejam likt turpinājumu likmi. Izskatās, ka Niklaus ļoti labi rīkojās uz abu divu spēlētāju, kā saka, pasivitāti viņš ieliek. Jo diez vai, kad kā saka, kāds no šiem spēlētājiem čekotu, ja viņam būtu, piemēram, kāds pāris vai flash draws, viņš gribētu pārbaudīt, kur viņš atrodas. Piedzīvojums sākas ar triobet.com. Viens spēlētājs kaut kur aizgājis atpūsties laikam. Pagaidām nekāda liela akšana mums nav bijuši pie galdiem. Šeit Kārļa vietā es būtu uzlicis tomēr open reizu. Mēģinājis, bet redzam, ka Robertam ir ļoti ideāla roka, lai to izdarītu. Tātad šeit es gaidu no Askolda īstenībā, ka viņš viņu pārliks. Tāpēc, ka banka nebija atvērta un, ja to dara, kā jau es iepriekš teicu, ja to dara cilvēks no pogas, no Dīlera Batana, tad tas ļoti bieži ir vienkārši, kā saka, mēģinājums nozakt čipus. Jā, un redzam, ka Askolds paņem lielos čipus rokās, un viņš pārliek Robertu. Skaidrs visdrīzāk, kad Roberts iegrūdīs all-in šeit, pirms flopa. Neliels teātrītis, kaut ko padomā, un, protams, visi čipi viņi iet vidū. Tātad, paskatīsimies. Askoldam ir jāpielīdzinās visai daudz, viņam šeit nav izdevīgi pielīdzināties ar šo dūzu 9, ja viņš ir aizmugurē dūzim kungam, dūzim dāmam, tāpat viņš, protams, ir aizmugurē pāriem. Es nedomāju, ka šeit Roberts grūstu, piemēram, 8-nieks vai 7-nieks un zemāks, kad Askolds būtu, kā saka, kad Askoldam šis te būtu coin flips. Šajā situācijā, es domāju, Askoldam ir ļoti vienkārši izmest. Nevajag liek tērēt čipus, kā saka. Redzēsim, ko Askolds mums izdomās. Izskatās, ka viņam nepatīk šī spēle, un viņam ļoti gribās pielīdzināties. Kad gan varbūt arī viņš spēlē nelielu teātri. Vienkārši grib pateikt, ka viņam ir spēcīga roka, ļoti spēcīga un grūti izmest ārā. Lai pārējie spēlētāji pēc nākamreiz, kad viņš liktu tribetu, vairāk respektētu. Tātad Askolds. Tā, sekundītī. Tātad Askolds pielīdzinājās, kā jau es teicu, pirms tam ļoti slikts kols. Tātad flopā Askolds nav palīdzību atradis. Skatīsimies turnā arī nē. Tagad tas, kas sadalīt banku, viņu vairs nevar
Var tikai uzvarēt Roberts vai Askalds. Nu, un tā arī notiek. Dūzes kungs noturās pret Dūzes 9. Es vēlreiz saku, man ļoti nepatīk, teiksim, ļoti labs tribets no Askalda puses, bet pielīdzināšanās šī situācijā bija lieka, nevajadzīga. Tas bija vairāk vai mazāk skaidrs, kad pretiniekam ir roka, spēcīgāka roka nekā Askaldam. Tātad. Nu, Maksims. Jā, viņam kungs 5 likās. Nē, es laikam, jā, jau kungs 5 likās labs, tad jau kungs 9 vēl jau vairāk. Dīlers kungs 8 nofoldām. Tātad Mārtiņš. Un Big Blinds pielīdzinās. Tā varētu būt ļoti interesanti izspēle, ja atnāks pareizs flops. Nu jā, tāds arī atnāk īstenībā. Es nedomāju, ka šeit varētu uz vienu, kā saka, betu. Un, diemžēl, flopā nekāds actions. Turns vispār, kā saka, nepieļauj nekādu turpinājumu. Tā kā, ja to nav dūža vai kunga, tad to nav vērts skatīties. Es domāju, ja Maksims būtu līdz flopu, tad Kārlis būtu flopā pielīdzinājies. Jo varbūtība, ka viņam ir šis dūzes, ir maza, jo 2 dūži jau ir flopā. Bet nu, Maksims izdomāja izspēlēt piesardzīgi. Tādējādi nedabojāt neko papildus. Ļoti interesē redzēt, mēģināt trāpīt. Un tad ļoti bieži redzēt brīnumainus, kā saka, kolas, olinas, kur spēlētājiem ir grūti izmest savus vājās kārtis. Lai arī tur var redzēt droši, ka spēlētājs, kā saka, lieka ar ļoti labu kombināciju. Tātad mums ir pievienojies Kristiāns. Sveiki! Čau! Nu, īsumā apstāsti, kas mums notiek šobrīd. Mums te ir nenormāli pasīvs galds īstenībā. Šī ir pirmā izspēle, viena no pirmajām, tā varētu teikt, kad ir 3 spēlētāji grib apskatīties flopu. Mans draugs Askalds arī. Jā, kurš uztaisīja īstenībā lielu kļūdu pirms tam. Viņš bija uz Big Blinda, kad spēlētājs no Batana uzlika open raise. Askaldam bija 29 un viņš uzlika 3 betu. Un tad, kad spēlētājs pretinieks iegāja all-in, viņš ilgstoši domājot, tomēr pielīdzinājās. Tātad šeit īstenībā Askalds liek turpinājumu liekumu, kas man ļoti patīk, jo viņš grib pārbaudīt. Jo tad, kā saka, reti atbildēs vājāk roku un ticēt, ka kādam ir šis te kungs arī ir grūti. Bet nu vienmēr ir jāatcerās, ka šādos sapārotos flopos var būt. Nu, protams, ka Mārtiņš pielīdzinās. Nu, un redzēsim, ko Maksims izdarīs. Vai viņš izskatās, ka viņš grib taisīt kļūdu pagaidām. Maksims ir šajā zilajā jaciņā. Jā. Nē, Maksims arī tikai pielīdzināts, ļoti labi. Izliek lamatiņas tādas. Bet es domāju, ka šeit arī daudz, kā saka, viņš neiegūs vairāk. Opā, cik skaisti kārts priekš Askalda. Es domāju, šeit būs ček. Kā tu būtu spēlējis īstenībā? Tu būtu vēlreiz līdzis Askalda vietā? Es jau būtu nobijies, jā. Jā, skaidrs. 2 spēlētāji ir tev pielīdzinājušies, jau, kā saka, ir bailes. Askaldam riverā nepaveicis. Es domāju, šeit jau Maksims liks. Un es domāju, viņš saņems 2 foldus. Kaut gan Askalds varētu arī pielīdzināties. Redzēsim, cik Maksims ieliks. Ja viņš ielika kādu 1500, būtu labi, bet... Tā, līdz redzēsim, cik Maksims ir ielicis. 1900. Man liekas, big pa daudz. Bet Askaldam būs grūti nomest šeit šo dūzu kalpu. Un ja Askalds pielīdzinās, tad Mārtiņam 100% ir jāmet ārā.
Cik daudz pats vispār ar pokeru Es ļoti maz spēlēju tikai ar draugiem kompānijā. home games? Jā, Tad jau tas ir interesantākais pokers īstenībā. Jā. Visi māžojās pārsvarā bieži, kā saka, nespēlē pārāk Parasti nopietni. ievākās līdz vēlai naktī. Protams. Neizgulēt naktis. Neizgulēt nakti. Nu, redzam, ka Askalds nespēja, kā saka, pierunāt nomest šo te roku. Nu jā. Askalds pielīdzinās, nu, un Martinu es tik gaidu, ka viņš izmetīs ārā. Ko vēl? Mums jau tā aiz muguras īstenībā ir salasījušies fani. Komentētāji vietās. Ojojoj, Mārtiņš arī grib pielīdzināties. Vai liela kļūda. Te nu gan es nesaprotu, kā viņš to varēja izdarīt, bet nu labi. Īstenībā vienam spēlētājiem nekļūdās bija 2 četrnieki pirms flopa. Tā kā ja viņš būtu nenobijies no flopa, viņš būtu full house noķēris. Bet, nu Askolds jau, es neteiktu, ka uztaisīja to labāko kolu, kur nu vēl Mārtiņš, teiksim tā, kad, jo ja Askolds pielīdzinājās, tad es nesaprotu atkal, ko Mārtiņš tur darīja, nu. Jo viņš nesit ne kungu, kā saka, ne dāmas, viņš tur nesit ne dūžas, teiksim. Askolds vēl nesen bija 4. vietā pie šī galda. Nu jā, tagad jau viņam ir tikai 35 big blind. Es saku, Askolds. Man patīk, kā viņš spēlē, viņš labi spēlē īstenībā. Es pats ar viņu spēlējis pie viena galda, bet nu, šobrīd nu, nav tas labākais sniegums no viņa puses. Jā. Mārtiņš tikai ielimpo ar 2 divniekiem. Es domāju, es palielināts neesmu fans tam, kad, kā saka, pielīdzinās ar maziem pāriem. Es skaidrs, ka, ja tu, teiksim, palielini banku, tad tev pielīdzināsies, piemēram, šī situācijā šie desmitnieki. Savukārt tagad viņi pārliek, un diez vai, kad Mārtiņš būtu licis pirms flops 650, ja es nekļūdos, jā? Jā. Jā, Nē, 550. 550, tā, nu tad kaut cik vēl normāli. Viņš tā, salīdzinoši par to pašu naudu, paskatīsies flopu, kuru viņš gribēja. Te man nepatīk čeks, ļoti nepatīk no tāks agrs laikam, jā, ar desmitniekiem bija. Ļoti nepatīk no viņa čeks, tāpēc, kad interesanti, ar ko tad pretinieks ir ielimpojis, kā saka, un pielīdzinājies. Skaidrs, ka tur ir mazs pāris vai arī kaut kāds, nezinu, vājš dūzes, piemēram. Un kāpēc viņam ir jāļauj skatīties viņam turnu riveru, tur, lai viņš noķer setu vai lai viņš noķer, kā saka, to pašu dūzu savu vājo. Tāks, un tagad likt riveru, nezinu. Pilnīgi atšķirīga spēle manā skatījumā, es nezinu. Kaut kā, man liekas, ja tu agresē, nu tomēr flopā tikai viena overkārts uz viņu desmitniekiem, viņam tur vajadzēja, kā saka, likt un pārbaudīt, kā tad ir. Nevis čekot līdz riveram un riverā, tad, kad jau ir 3 overkārts, tad likt. Tur jau es domāju, ja Mārtiņš būtu to izdarījis kaut ar dāmu kalpu, viņš to dāmu nebūtu izmetis riverā trāpot dāmā. Jo grūti būtu nolikt to čalu ar desmitniekiem uz kaut ko spēcīgāku. Nu, jā. Kas mums šobrīd ir līderis? Kas mums līderis Niklaus. ir? Niklaus? Niklaus. Jā, Nē, Mārtiņš ir līderis. Jā, Mārtiņš ir līderis. Jā. Es brīnītos, ja Niklaus. Saku, Niklālu pazīst, un viņam šis pēdējā gada laikā ir pirmais dzīvais turnīrs. Tā kā, nu. Iepriekšējais viņam bija Latvijas pokeru čempionāts, kas decembrī notika. Kas bija studijā? Jā. Tā kā viņš tur arī veiksmīgi tika pie TV galda. Pagozējās TV. Es domāju, tā ir papildus spriedzes spēlētājiem spēlēt dzīvajā pie TV galda, kur ir savu noteikumu. Mazliet vairāk uzmanības. Nu, varbūt arī tāpat laikā atkal, es domāju,
ja spriedze ir, tad tādam kā, piemēram, Askaldam šī situācijā būtu jājūtās kā zivs ūdenī. Nu, jā. Jo viņš ļoti pieredzējis dzīvā pokera spēlētājs, un atkal es skatos, ka šeit nav tādu, teiksim, labu spēlētāju. Mums pagaidām es neredzu. Un es kaut kā tiešām, es saku, no Askalda gaidītu šeit daudz vairāk, teiksim, tos pašus tribetus, skvīzus, visādas. Nu. Viņš varbūt piesardzīgi spēlē. Nu, viņš ir piesardzīgs spēlētājs, bet ne jau tik ļoti. Nu, redzēt, kāds Askalds nav apmierināts. Vai arī ir aizdomājies par futbolu kaut ko? Nu, jā, tagad jau svētku laikos daudz, kur notiek labas spēles, top mači. Oi, interesanti būs. Nedomāju, ka Kārlis, kā saka, atteiksies no savu dūžu. Un kur nu vēl Maksims, kurš pirms tam mums te ir rādījis interesantas, kā saka, izspēles. Loģiski, viņam nav jēgas palielināt šeit banku. Tātad četrnieks. Tātad jebkurš, teiksim, nākamais četrnieks dūs, kungs, dāma, kalps sadalīs šo banku. Un tad īstenībā Kārlim būs paveicies. Bet, nu, man nepatīk atkal Kārļa tagadējā turpinājuma likme. Vēl viena, tāpēc, ka interesanti, ka ar ko tad ir atbildējis Maksims šeit viņam. Nu, skaidrs, vai nu viņš ir atbildējis trāpot kaut kamā. Un tagad ir, teiksim, ja viņš trāpīs tikai astotniekā, tad ir Kārlis vēl priekšā. Bet ja viņam bija pirms tam četrnieks vai tas pats dūzis, tad visdrīzāk kā Kārlim, kā saka, ka viņš ir zaudējis šo partiju pagaidām vismaz. Zaudētājos atrodas. Redzam, ka 36%, ne, 34% gadījumā būs splitpots. Nu, kur arī ir šī maģiskā dāma, kura, kā saka, ja viens vai otrs spēlētājs neizmetīs, tad viņi sadalīs šo banku. Nu, te ir normāla spēle, kā saka, Kārlis ļoti labi rīkojās. Viņš paziņo, ka viņš 200 ieliek. Oi, un Maksims izmet ārā. Nobijās, jā. Nu, blāts. Tieši otrādi vajadzētu tieši šī dāma, man liekas, salīdzinoši neitrāla bija. Nu, protams, kad Maksims, kā saka, zaudē dūzim kungam, dūzim dāmam, bet tās ir divas rokas tikai. Nezinu, ja viņš koloja, kā saka, flopu turnu, tur river vajadzēja kolot. Nu, bet labi. Мы рядом карты, можем гудри касать. Казино самых крупных выигрышей в интернете Unibet. Недавно выплатив выигрыш игроку более 7,5 миллионов евро, джекпот игры Mega Fortune вновь измеряется миллионами. Теперь все новые игроки получают 10 бесплатных спинов. Регистрируйся сейчас и получи бонус до 100 евро на первый депозит. Unibet.com. Es nezinu, kā es būtu rīkojies sēžot te pie galda. Es domāju, ka es arī būtu atbildējis, jo man tā dāma pašam īstenībā vairāk patiktu. Jo tad es, kā sakas, priekšā tam dūzim kalpam, piemēram, tā Grimējs King. Varbūt redzēsim kaut ko interesantu šī izspēlē. Un Maksims izmet 7-6. Wow, brīnum. Tātad, jā, Renārs mums šorts iegrūž all-in 2 devītnieks. Pilnīgi normāli. Protams, kad Agris šeit atbildēs, būs coinflips. Saucamais 50-50. Bet mēs redzam, ka Renārs ir neliels tomēr favorīts šeit šī izspēlē. Tātad skatāmies, kas notiksies. Vai noturēsies šie devītnieki. Un jau flopā ir dūzis. Jā. Tātad turns nepalīdz Renāram. Renārs jau ir piecēlēs. Gatavs iet projām. Un jā, divnieks ir varā. Tātad Renārs ir ārā. Gaidam jaunu spēlētāju pie mums galda, TV galda. Cerams, ka viņam būs pietiekami daudz čipu, lai viņš varētu variēt un ka viņš to arī darīs. Lai mums būtu interesanti jau vērāt šo te pāreidi. Varētu kādu pieredzējušu spēlētāju pielikt. Redzēsim, kas mums nāks klāt. Man liekas, ka tas ir nenormāli labi, bet es
Es to norakstu vairāk tā kā uz veiksmi vienkārši tā, lai... Bet ar ko atšķirās dzīves turnīrs no interneta turnīra? Internetā tev, pirmkārt, tu vari izmantot palīgu programmas visādas, kuras rāda par spēlētāju informāciju. Dzīvajā turnīrā tev ir tas viss jāskatās, bieži jānāk uz tiem dzīvajiem turnīriem, lai par tiem spēlētājiem, teiksim, iegūtu kaut kādu informāciju, kāds ir viņa spēles stils, teiksim, un tam līdzīgi. Savukārt internetā tev daudz ko programmu priekšā pateiks par to visu. Tad internetā atkal tev nav jāuzturās par to, ka tevi nodos Roberts iegāja Ālim. Tā varētu būt. Jā, un Maksims atbild, ka situācija ir 60-40 tieši. Un Robertam ir īstenībā nav tik slikta nemaz. Viņam dara jebkuras dūzes un jebkura flashkārts, un vēl tagad viņam desmitnieks dara. Un skatāmies, vai Robertam paveiksies. Jā, Robertam runner straights atnāk. No flopā, ja nekļūdos, viņam bija konflikts, vai pat Roberts bija priekšā pēc procentiem. Nu jā, un teiksim, dzīvē atkal tev ir tiešām jāvēro spēlētāji. Un dzīvais pokers ir tomēr bikīts savādāk. Tur, teiksim, internetā, es nezinu, tur tik bieži neizblefo vai vēl kaut ko. Man liekas, ka dzīvē nedaudz vairāk tomēr tas blefs ir. Vienkārši, teiksim, ir spēlētāji, kas tam ļoti lielu uzmanību pievērš visādus vērot cilvēkus, viņu uzvedību, vēl nesko, bet, Tas kaut kādā ilgtermiņā palīdz, bet ja regulāri mainās galdi, tad jau tu īsti nepaspēja iepazīt cilvēku. Jā, bet tādā kā Latvijā, piemēram, tie spēlētāji, kas nāks uz Kazanovas šiem turnīriem, vēl nesko, viņi pa lielam ir vieni un tie paši. Un tev jau jāzina, kā spēlēt pret šiem spēlētājiem, kas ir saucamie regulārie spēlētāji, lai viņiem nezaudētu vairāk naudas. Jo tie, kas, kā saka, atnāk pirmo reizi, otro reizi, trešo reizi, tur, diez vai, ka viņi ir labi spēlētāji, un tu ar viņiem, kā saka, tāpat kaut kad saskriesies all-inā visdrīzāk. Tā sekundīt, ko redzēsim, ko Maksims darīs. Loģiski palielina. Nav slikti Aleksandram no pirmās pozīcijas ielīst, kā saka, apskatīties flopu. Redzēs, vienīgais, man tad nepatīk, ja viņš, kā saka, ielimpoja ar šādu ar 3-5 ielimpo un tad izmet uz, kā saka, skvīz reizi, tad kāpēc viņš to darīja? Te man Maksim izspēle atkal ļoti nepatīk, ka viņš nočekoja flopu. Ideāls flops, lai liktu, atkal kungs ir, kā saka, Viņš varbūt gaida, kad būs reizes vai... Nē, Maksims jau neko nevarētu izdarīt tur flopā. Tagad turnā arī viņš trāpa otrajā pārī un viņš nevar justies baigi komfortabli, bet skaidrs, viņš pielīdzinās, teiksim. Un tikai pielīdzinot, es reku Mārtiņš var Riverā aizbraukt līdz savam streitam, bet tas nenotiek. Redzēsim, vai Mārtiņš agresēs Riverā. Maksims šoreiz ir ļoti piesardzīgi nospēlējis. Tā, un Mārtiņš ņem čipus rokā. Tātad paziņo savu likmi, tūlītās arī mēs tā uzzināsim, cik lielu. Bet man patīk, Mārtiņa izspēle man ļoti patīk. Ja viņš tādējādi izdarīs... Maksimam liks domāt. Tieši tā, Es domāju, ka Mārtiņš Maksim arī ir nolicis uz kaut kādu dūzu dāmu. Bet... Maksims izskatās ir bezbailīgs. Redzēsim. Bet Mārtiņa izspēle tiešām ļoti laba. Maksims laikam pārskaita, cik viņam paliek, ja viņš pielīdzinās. Tu Maksim vietā šādi darīt? Es nobītos. Es katrā ziņā būtu nobijies, es būtu jau nometis nost. Bet, Maksims ļoti labi atbildēja. Viņš katrā ziņā skaidrs, viņš, teiksim, nočakoja turnu, lai, kā saka, ļautu blefot Mārtiņam tieši. Un viņš nočakoja Riveru arī tā paša iemesla pēc, lai, ja, kā saka, Mārtiņš blefoja turnu, tad ļautu viņam blefot arī Riveru.
Un tāpat laikā Mārtiņš tur arī varēja likt ar vājāku dāmu, piemēram, dāmu kalpu. Es nezinu, vai tur ar kaut kādu zemāku pāri, kas viņam jau bija pirms flopa uz rokām. Vai kāds latvietis jau ir ticis nobeiguma galdā? Šeit pārsvarā ir latvieši spēlē šo turnīru. Salīdzinoši maz ir šodien ārzemju spēlētāji. Tā kā gan jau kāds latvietis tiks arī līdz fināla galdam. Un kā jau es pirms tam teicu, tad šis nav fināla galds. Šis ir viens no 9 galdiem. Tagad iespējams, ka ir palikuši mazāk galdi. Kaut kādām 2 stundām bija palikuši 64 spēlētāji, kas nozīmē, ka ir 7 galdi bija uz to brīdi. Tātad Kārlis uzliek open reizi ar 8. Te no Askalda puses gaidīju tikai kolu. Varbūt kāds agresīvāks spēlētājs izdomātu arī reizi uzlikt. No Aleksandrs ar King Queen ielien ļoti labi. Jā, salīdzinoši banka jau ir liela. Viņš savukārt labi trāpot var, uzvarēt šo izspēli. Un viņam attiecība pret banku šī situācijā jau samazinās. Un flops ir pietiekami labs Aleksandram. Diez vai, ka Kārlis arī liks, jo viņam viss ir overkārtas flopā. Askalds nedomāja, ka varētu agresēt šeit. Aleksandrs varēja varbūt nočakot. Ļaut Kārlim, kā saka, turnu betot, bet nu. Te Kārlis domā, bet tomēr pareizi izvēli izdara. Lai arī viņš, teiksim, mēģinātu ķert šo te strepi, var teikt, ka desmitnieks noķert riverā tomēr, jebkurš kungs taisīt tad labāku trepi. Un bieži būs tur pretiniekam šis te kungs. Tikpat labi var būt arī, kā saka, jau gatava trepe šeit. Un visai reti arī šis desmitnieks atnāk tur riverā. Spēlē pie viena galda un tev ir tā iespēja to darīt. Tās sekot daudz aktīvāk tam vienam galdam un vieglāk arī, man liekas, ka visur atcerēties visas tās darbības. Tātad mums šeit uzdot, vai kāds no mums varētu pamācīt spēlēt te vienu spēlētāju vai pat sarunāt to Mārtiņu Cinguzi, lai viņš pamāca. Nu, es domāju, Mārtiņš nemācīs, vai ne? Nu, tas nav tā, es nezinu, tā grūti ir pateikt, tas noteikti būs, teiksim, tāda pakalpojuma noteikti par maksu un man bija tā, ka uz ēpas nāca dažādi spēlētāji interesējas par to apmācību tieši, un tagad es sāku arī nedaudz nodarboties ar to, un vēlāk arī blogā varēs par to lasīt. Tā kā kaut ko noteikti būtu iespējams sarunāt, teiksim, tieši par viņu es nevaru atbildēt, jo es nezinu, kā viņam ir tas brīvais laiks un kā viņš, teiksim, pozicionē to, bet, nu, man liekas, ka mēs varētu ar kaut ko tādu nodarboties, bet tikai turnīru spēlētājiem un ne pašos augstākajos limitos, jo tam ir, piemēram, Zavars, tāds latviešu spēlētājs, kurš ir ļoti pazīstams. Viņš piedāvā arī to apmācību. Kurš, ja nekļūdos, ir pirmais Latvijas spēlētājs, kurš turnīrus spēlēt vinēja $1 miljonu. Jā, tie kopējā viņi tie. Jā, kopējā pārsniedz $1 miljonu. Labi, apmācība. Cik tas maksātu, piemēram, lētākais? Lētākais. Es nezinu, $60 stundā vai kaut kas tāds. Tāds būs tās summas, kas ir lētākās. Bet, nu, vispār tā apmācība ir diezgan dārga, bet no otras puses atkal, piemēram, cik esmu maksājis par to apmācību, es uzskatu, ka viņi vienmēr ir atmaksājusies. Kaut arī sākumā, piemēram, likās, ka maksāt, piemēram, $100 stundā, lai kāds tev pastāst, kā spēlēt pokeru. Tas liekas, tā kā sākumā, kāpēc man ieguldīt to naudu, varu pa viņu spēlēt, bet tā, kad paņem to, tad tajā apmācībā, kur 1 pret 1 jūs runājat un apspriežat visu tās izspēles ar to savu treneru, tad tas ir, man liekas, ka viens no visvērtīgākajiem ieguldījumiem, ko es vispār esmu veicis pokerā. Nu, es pilnīgi to pašu varu pateikt par savu, teiksim, pieredzi apmācību. Nu jā, tur ir noteikti svarīgi, kas cilvēkam interesē vairāk cash game vai turnīri vai piemēram sit and go, un tad jāskatās attiecīgi pēc tā trenera. Protams. Bet visās disciplīnās ir iespējams atrast treneris. Un jā, to iespējams izdarīt gan 2+2 formā, gan arī krievu formā, es nezinu, ar kuru valodu tur ērtāk.
var iet. Kāpēc tev liekas, agresīvi pielīdzinājās šeit turnā, piemēram? Viņam bija plāns kaut kāds Riveram? Es nemācīšu pateikt tā īsti. Bet izskatās, ka ir. Ja viņš nav nočikojis. Diemžēl viņam nesanāk nekas. Nē. Jā, Agrs liek un Aleksandrs pielīdzinās. Nu, tā viņam bija plāns, bet, nu, kā redzam, Aleksandrs nenobijās no flasha. Vai visdrīzāk Agrs centās reprezentēt flashu, kurš aizvēries Riverā. Jā, man pret šo spēlētāju arī bija pret Aleksandru. Neveiksmīgs, diezgan blefs turnīra sākumā. Bet ar kalpu 8 visai fišīgi izspēlēts, teiksim. Dūs 9 jau tagad mūsdienās varbūt tā rētāk, bet, nu, jā, var tā arī gadīties, ka Dūs 2 vai kunga dāma kaut ko tādu, kas ir diezgan tāds, nu, internetā pieņemsim diezgan tāds clear call. Kārlim atkal ienāk roka. Redzēsim, kā ies, tāpēc, ka Maksims ir uz pogas. Jā, Maksims jau nebaidās iesaistīties. Nu, man liekas, ka viņam ir tā, ja viņš jūt, ka viņš to spēlētāju var tā kā dominēt, tad viņš... To, ka viņš ir labāks par viņu, jā. Jā. Nu šeit viņš vismaz nokolos. Nu, jā. Bet viņš noteikti arī apsvers 3, bet... Bet šeit, man liekas, labāk ir nokolot, jo tu esi pozīcijā. Nu jā. Bet nu šeit man patīk tas Maksimum kols, piemēram, šeit būs interesanti. Tas Maksimum, ka viņš kolo šeit ir labi, ka viņš var prezentēt arī pēc tam visādas suited konektors un kaut ko tādu, un ko viņš arī, teiksim, varētu darīt, piemēram, pārliekot kāļu sībetu. Nu jā, viņš, teiksim, labs ir pēc flopu izspēlēs. Jā, ļoti labs. Viņam nevajag kārtas, lai spēlētu flopu. Jā. Tas ir svarīgs arguments, kad iesaistās izspēlēs ar tādām rokām kā četrnieki, vai vispār, nezinu, tur jā. Jo, nu, ar četrniekiem trāpīt bija grūti visā. Ļoti rēti, jā. No. Ko Maksims domā? Cik liels Aleksandram ir 23,000? Nu, tā ir labs kols, varētu būt arī pat. Nu, pamēģināt. Es zinu, ka ja viņš kolos, tad viņš arī noteikti, nu, viņš neplāno tikai uz sētu, viņš plānos arī apspēlēt pie kaut kādiem, nezinu, tur 5, 7 vai kaut kādiem tādiem galdiem, kas reti, kad trāpa Aleksandra range'ā. Jo ir labi tas, ka viņiem ir visai lieli steki, un viņam šitan ir izdevīgi spēlēt, teiksim, ar šiem četrniekiem. Viņam pozīcija ir. Jā, nu, plus vēl pozīcija. Savukārt, ja šeit būtu Aleksandram, teiksim, uz pusi mazāk čipu, viņš... Jā, protams, tad vairs nevarētu tad vairs nebūtu iespēja apspēlēt. Jā. Tā Aleksandrs parāda. Maksims izmet un Aleksandrs. Jā. Man liekas, arī Maksims gribēja laikam parādīt, jo viņš meta tās kārtas, lai viņš apgrieztos otrādi. Varbūt, bet es nezinu, kāds labums no tā ir vispār tā rādīt kārtas. Jā, ja tu dod izdala informāciju. Tieši tā, pretiniekam papildus informāciju tu dod nevajadzīgu. Jā. Hey, loser! Oh my God, it's a bear cub. I know, I took it. You owe me $1,000 cash. It was just a stupid bet. What? To us, there are no stupid bets. Jā, tāpēc arī liekas, tas bieži vien muļķīgi, ka, piemēram, ir kaut kādi cilvēki, kur, nezinu, pelna naudu ar pokeru un vienmēr, teiksim, sūdzās tā. Nu, piemēram, kad, es nezinu, kad raksta Twitterā vai kaut ko tādu, tad ir, nu, man liekas, piemēram, pieņemam ir tas, ka tu raksti to, kas notika, bet nevis kaut ko, bāns atkal flipu zaudē vai kaut ko tādu, jo tas ir pokers, tā ir ikdiena, visu laiku būs coin flip, un jo ilgāk tu spēlē, jo vairāk tu saproti, ka, piemēram, bieži vien izšķirās tas coin flips, vai tu vinnēsi, nezinu, tur $300 vai $6,000, un tā ir tā spēles daļa, kas ir jāsaprot vienkārši. Mums te prasa, kuri pēc mūsu domām varētu būt turnīra favorīti. Nu, no iepriekšējā galda varētu Maksimu minēt, ne? Jā, noteikti. Droši, un no šī galda Vadims, ja, kurš bija bigstaks? Nu jā, tas, ka viņam čipi daudz ir, tas, protams, viņu padara par favorītu, bet, teiksim, tā spēles ziņā varbūt man vairāk gribētos domāt, ka Rolands ir arī favorīts. Bet kaut kā Vadims arī pēdējā laikā internetā ir uzrādījis kaut kādus rezultātus uzreiz pāris turnīrus. Tu domā, Rolandu noriet? Jā, viņam ir liela pieredze. Man liekas, pie galda Rolandu. Jā. Tātad šeit viņš pielīdzinās.
Vai grūti tā kādu nosaukt par favorītu. Piemēram, tagad, teiksim, kad būs fināla galds spēles, tad tas būs noteikti krietni vieglāk, ka redzēsim kaut kādas seku izmērs un tā. Oskaram ļoti labs flops, bet Rolandam ļoti flopā viņam. Tas ir interesantākās, piemēram, TV izspēles, kad ir kaut kādas World Series of Poker. Neizbrauc arī. Jā. Tad vienmēr šīs izspēles ir tas, kas tiek rādīts, nevis, piemēram, kaut kādas tādas izspēles, kur viens uzreiz un viss nometās, jo tas ir diezgan garlaicīgi, bet šī tāds, kur ir, piemēram, kaut kādi tie all-in mirkļi un kāds ir tā kā at risk vienkārši. Un tas ir tas, kas ko patīk skatītājiem redzēt, piemēram, šos coin flips lielos. Un, šeit varbūt nebija tas lielais, bet, teiksim tā, ka tie all-in mirkļi ir tas, kas, man liekas, tieši pievilina.